Nākamais lektors, Lorenzo. Un tagad mums sāksies mūsu starptautiskais lektora panelis. Un Lorenzo prezentācija ir, ka klusums arī ir kā uzvedība, kā mācīt nepieciešamās prasmes. Jā, un, es domāju, ka tur viss arī pateikt. Tas palīdzēja veidot nosaukumu, tāpēc man ir ļoti grūti to komentēt. Un tas arī par šie prasmju līmenī, tas arī vienmēr ir bijis. Thank you for being here. I'm so happy. Liels paldies, ka esat šeit, un es esmu ļoti priecīgi jūs te redzēt. Paldies, Līga, par brīnišķīgām prezentācijām. Paldies par uzaicinājumu. Liels paldies par tik noderīgas informācijas sniegšanu. Paldies, tas ir viens vārds latviski. Labi. Līga jau stādīja priekšā, jau pastāstīja par dažām stratēģijām, kas var mums palīdzēt veicināt labāku vides veidošanu. Un es turpināšu savu uzmanību turēt pie šīs pašas tēmas, proti, ko mēs kā skolotāji, izglītības sniedzēji varam darīt, lai veicinātu labāku mācīšanās vides veidošanu. Dažos gadījumos arī tas nozīmē klusāku vidi. Pirmais jautājums, kas man ir priekš jums sagatavots. Kāpēc mēs šajā telpā esam klusi? Kāpēc jūs esat klusi? Nu, es runāju, bet jūs klusējat. Kāpēc jūs klusējat? Un es gribētu tagad interaktīvi dzirdēt. Ja jums ir kāds iemesls, ka jums šķiet, ka jūs zinat atbildi, vai ka tas ir gana svarīgs? Kāpēc? Why? Number 2. Kāpēc? Or number 2. Yeah. So you have the motivation to listen. Jo jūs esat motivēti klausīties. Jā, tas varētu būt labs iemesls, kāpēc klusēt. Good behavior. Nu, tā ir laba uzvedība. Good motivation. Jā, vēl viena laba motivācija. Yeah, so you have the motivation to listen. Jums ir motivācija klausīties, bet vienlaicīgi, ja es pareizi sapratu iepriekšējo komentāru, jūs arī tā kā baidaties no varbūt tām sekām, ja jūs pienācīgi neuzvedīsieties, vai ne? Tas vēl varētu būt viens no iemesliem, kāpēc jūs klusējat. Jā, jūs respektējat, cienat pārējos. Kā varētu būt, ja jūs necienītu pārējos, nu tad jūs varētu dabūt pa galvu. Jā, tā arī varētu būt. Man šķiet, ka es šos visus jau paredzēju iemeslus. Tā tas ir. Yeah, one possible reason that Viens no iespējamiem iemesliem ir tāds, ka mums interesē tēma, kas tiek apspriesta, un tāpēc mēs samazinam to uzvedību, kas varētu traucēt klausīšanos, saprašanu un mācīšanos. Manā jomā, manā profesionālajā jomā, es saku, ka uzvedību vada motivācija. Motivācija vada manu uzvedību. Ja esmu ieinteresēts, es esmu motivēts klausīties, mācīties, saprast. Es samazinu jeb apspiežu zināmu pretēju uzvedību. Un šajā gadījumā mēs klusu uzvedamies un klausamies, un klausoties labāk visu saprotam. Bet kā tika minēts, monētas otrā puse varētu būt šāda. Es vēlos būt pieklājīgs. Bet kāpēc? Man pilnīgi vienalga, ko tas Lorenzo te runā. Bet ja es klusu neuzvedīšos,
punished or I may be arrested. mani sodīs vai arī izraidīs. Social disapproval. Un es negribu šādu sociālo nosodījumu In general, with saņemt. Mums ir svarīgs kolēģu vai sociālais apliecinājums, un tas ir vēl viens no iemesliem, kāpēc mēs klusējam. so these two faces of the coin. Šīs divas monētas puses, no vienas puses un otras, mūsu uzvedību Stand and listen. koriģē. No vienas puses mēs esam ieinteresēti, tāpēc mēs klusējam, mēs klausamies. No otras puses, varbūt mēs varētu būt Some social disapproval from the environment. nobijušies par to, kā pārējie varētu mūs nosodīt. Un mēs baidamies no nosodījuma vai citāda soda, un tāpēc mēs klusējam. We like to Manā jomā look at behaviors. mums patīk aplūkot uzvedības un pētīt uzvedības, balstoties uz uzvedības funkcijām. Kāds ir iemesls, impulss attiecīgai uzvedībai? Kāds ir iemesls neklusai uzvedībai? Kāpēc skolnieki klasē Why are they loud? klaigā? Pay attention. Kāpēc viņi neklausās? Kāpēc viņi sarunājās? Silly sounds. Kāpēc viņi ķēmojās? Kāpēc viņi staigā pa klasi? Provoke others. Kāpēc viņi provocē citus skolniekus? If we want to change those behaviors, Un ja mēs vēlamies mainīt šo uzvedību discover or mūsu profesijā, mums ir jāizprot šīs funkcijas cēloņi un iemesli. these are some of the behaviors Un šīs ir dažas no uzvedībām, ko mēs vērojam klases telpās. observing students being silent or Pretēji tam, ka skolnieks klausās vai paceļ roku, ja viņam kaut kas sakāms, vai uzklausot skolotāju, mēs varam redzēt šādu uzvedību. Proti runāt bez uzaicinājuma vai bez atļaujas, tapping, singing, izdalot dažādas skaņas, kā klikšķinot, dziedot, around. metot dažādus objektus, bukstot citus, First step is to ceļoties kājās. Un kāpēc šāda uzvedība notiek? Mums jāsaprot, kāda šādas uzvedības funkcionalitāte ir. and why Mēs tagad runāsim par uzvedības funkcijām un to izpratni, un kāpēc tas ir tik svarīgi. Par to tikai dažas minūtes, bet to ir svarīgi apzināties. No uzvedības skatu punkta believe that mēs uzskatām, ka uzvedība tiek izvēlēta vai neizvēlēta balstoties uz individu pieredzi. Mums ikvienam ir pieredžu vēsture, un mēs visi mācāmies no pieredžu vēstures, zinām, ka viena veida uzvedībai ir labākas sekas nekā otra veida uzvedībai. Kopumā mēs izvēlamies tādas uzvedības, kas nāk mums par labu, vai vismaz bija tā. Un mēs turpinam tā uzvesties tādējādi, lai mums beig galā būtu kāds labums. selecting Kad mēs vairs neizvēlamies tādu uzvedību, kuras sekas varētu nebūt labas, vai arī kas varētu mums pat kaitēt. This is a very simple explanation. Tas ir pavisam tāds vienkāršots skaidrojums. Īstenībā viss ir nedaudz sarežģītāk kārtēji aprakstīts, bet tādiem vienkāršotiem vārdiem tas tā ir aprakstīts. Un tad ir tāda izaicinājoša vai problemātiska uzvedība, ko novērojam pie saviem skolniekiem. Un es šo izaicinošo uzvedību apsaucu Problem behaviors. uh, We call them
dinosaurs. Par dinozauriem. Old species of Tādi tā kā izmirusi uzvedības suga, kas tomēr ik pa laikam parādās skolēnu vidū. Tātad mūsu uzvedības, jeb izaicinošā, jeb problemātiskā uzvedība ir kaut kas, tāds sens, kas vēl joprojām atkal un atkal uznirst un spēj baroties no kaut kādām sociālām priekšrocībām vai sensorām priekšrocībām, un tādēļ indivīdi turpina barot šos dinozaurus un izvēlēties šāda veida uzvedību. Un tad, kas notiek? Ja šie uzvedības dinozauri netiek aizstāti ar jauna tipa uzvedību, šie dinozauri var gan pavairoties, gan pagarināties, vai pat mutēt, radot jaunas uzvedības formas. Tas ir tīri ļoti tipiski skolniekiem, tiem, kuriem ir kaut kādas novēlotas attīstības problēmas, kurām ir emocionālas uzvedības problēmas, uzmanības problēmas, valodas problēmas, un tās vecās uzvedības formas ļoti bieži netiek aizstātas ar jaunajām uzvedības formām, proti runāt tad, kad to atļauj uzgaidīt, paklausīties, sadarboties. Šīs problemātiskās uzvedības formas vēl joprojām ir noderīgas, jo tās nav aizstātas ar neko jaunu. Paskatīsimies pavisam ātri, kāda ir funkcionālais labums šāda veida vecajām, sliktajām uzvedībām. Ko tad skolnieki var neuzvedoties panākt? Trokšņojot, provocējot, ceļoties kājās, nesadarbojoties, ko viņi ar to cenšas panākt? Un šī ir tikai daži no iespējamiem iznākumiem vai sekām. Visbiežāk ir tā, ka ja skolnieks sarunājās bez atļaujas vai trokšņo, vai ceļās kājās, vai staigā riņķī, atkal kaut kādā muļķojās. Viņš no klases biedriem saņem uzmanību, arī no skolotāja viņš saņem uzmanību. Dažkārt viņš tiek izsūtīts no klases, kas varētu būt kaut kāda laba lieta dažiem. Līga jau minēja, dažiem tas varētu būt sensorās stimulācijas avots, jeb nepatīkamu sajūtu mazinātājs. Tāda dažādas funkcijas, kāpēc šāda uzvedība novērojama. Un daudziem skolotājiem tā varētu būt atslēga uzvedības maiņai. Mums ir jāizprot šīs sliktās uzvedības mērķis. Kāpēc šis skolnieks tā uzvedās? Ko viņš grib ar to panākt? Viņš neko nedara bez iemesla, bez kaut kāda labuma, un tas mums ir jāizprot. Un es saprotu, ka tas nav tik vienkārši, kā es to saku. Tas ir tāds papildus darbs ļoti daudziem skolotājiem, mācību spēkam. Tas nav viegli. Bet tajā brīdī, kad jūs izprotat labāk, kāpēc skolnieks tā uzvedās, tad tu vari nākt klajā ar kaut kādu intervenciju. Tad tu vari kaut ko plānot vai plānot labāku pretējo reakciju, jo tu zini avotus, zini cēloņus.
Es tagad jums pastāstīšu par dažām lietām, kas varētu tikt darīts, it īpaši klasēs. Tagad es nerunāju par individuālām nodarbībām, tagad es domāju par klasi, bet paturiet prātā, ka šādas intervences ir atkarīgas no attiecīgā indivīda. Un kādi ir šie indivīdi? Mums ir emocionālais profils, psiholoģiskais, kognitīvais, sensorais profils, un varētu būt ārkārtīgi izaicinoši izveidot tādas darbības, jeb intervences, kas varētu būt piemērotas visiem šiem izaicinājumiem. Es pieņemu, ka jūs jau manis teikto tūlīt teiksiet, ka zinājāt, bet es ceru, ka atkārtošana būs noderīga. Pirmais solis, kas ir ļoti svarīgi, un to arī pierāda pētījumi, ka tas ir svarīgi, ka jūs skaidri komunicējiet ar skolniekiem, kādas ir jūsu gaidas. Jūs definējiet skaidri un gaiši to, ko jūs no viņiem sagaidat. Un tas ir pierādīts, ka ka definīcija, es gribu tev, lai tu būtu labs skolnieks, klausīgs skolnieks, lai tu būtu jauks. Tas ir dažiem pārāk plašs jēdziens. Un ja jūs neko neesat precīzi definējuši, arī ir akadēmiski pierādīts, ka tajā brīdī, kad tu tomēr nodefinē skaidrāk, precīzāk savas vēlmes, daudz skolnieki daudz labāk sāk saprast to, ko tu no viņiem gribi. Piemēram, mēs runājam tikai tad, kad tev dod vārdu. Un mēs izmantojam personu vietnieku vārdu, nevis es gribu, bet mēs. Tā kā šis noteikums attiecās gan uz mani, gan uz vairākiem. Tā kā mēs gribam, mēs runājam tikai tad, kad mums dod vārdu. Karaļu daudzskaitlī. Ja kas mans dēls, viņš iet 3. klasē, viņam ir 8 gadi. Viņš bija klasē, un viņš bija laikam pabeidzis matemātikas uzdevumu, un bija sācis runāt ar blakus sēdētāju. Un skolotāji vienā brīdī sadusmojās uz viņiem, jo viņi pļāpāja. Un viņš man mājās stāstīja, ka viņa sadusmojās, jo es pļāpāju. Bet viņš uzreiz man teica, bet viņa čatoja telefonā. Kāpēc viņa var čatot telefonā, un es nevaru pabeidzot darbu pļāpāt ar blakus sēdētāju? Ļoti labs piemērs par to, kā būt labam modelim, piemēram, savam skolniekam. Mēs runājam tad, kad to atļauj. Mēs netraucējam citu darbu ar dažādiem trokšņiem. Mēs sēdēsim solā, bet mēs varam piecelties, ja saņemam atļauju. Mēs sekosim uzdevumiem, norādījumiem. Vēl viena jauka lieta ir izspēlēt lomu spēles, demonstrējiet, praktizējiet. Negaidiet, kad kaut kas notiks. Izspēlējiet kā aktieri. Izspēlēsim šādu situāciju, kad kāds nepatīkamus trokšņus rada, un mēs tagad dosim atgriezienisko saiti, vai tas ir labi, vai tas ir noderīgi pārējiem vai nē. Tā ir vēl viena lieta, ko jūs varat pamēģināt arī kā spēli ar saviem skolniekiem. Vēl viens tāds noteikums, kas jums droši vien visiem ir,
kaut kur nolikt noteikumus, kaut kur piespraust noteikumus. Kad jūs esat šos noteikumus definējuši, tos kaut kur piespraust klasē. Ir svarīgi, lai atkal šajiem noteikumiem tiktu formulēti tādā valodā, kā bērni saprastu, piemērotu viņu vecumam un attīstības pakāpei. Es esmu lasījis dažus autoru rakstus par sadarbību ar pusauģiem. Tajā brīdī, kad tu esi strādā ar pusauģiem, brīdī, kad tu saki, ka tāds ir noteikums, tāds ir likums, viņi uzreiz centīsies to nepildīt. Šādi klases noteikumi vislabākie ir pirmo klašu skolotājiem, tātad sākuma skolā. Pēc tam pusauģiem, tīņiem, viņiem vislielākais prieks ir no neklausīšanas, no noteikumu laušanas. Jums jāmeklē tad cits veids, nevis likt šos klases noteikumus pie sienas. Vēl viens svarīgs solis ir identificēt un skaidri pateikt, kādas būs sekas, ja noteikumi tiks ievēroti. Ja klase labi uzvedīsies, ja viņi cels rokas, ja viņi lūgs atļauju, ja viņi strādās patstāvīgi un klusu, kādas būs pozitīvās sekas. Un cik pozitīva uzvedība ir nepieciešama, ja beigu galā skolnieki saņems kaut kādu pozitīvu atalgojumu. Un vai tad tas atalgojums tiks dots individuāli vai grupā, vai viens labākais vai pāris labāk uzvedīgie skolnieki kaut ko saņems, vai visa klase, par to arī jāpadomā. Un šeit es esmu uzskaitījis vēlamās sekas, kas skolniekiem patīk. Piemēram, skolniekiem patīk ekstra kaut kāds minūtes starpbrīža, papildus minūtes vienkārši papļāpāt, tad iespēja nepildīt mājas darbu. Tad vēl vienmēr var būt arī kaut kāds pārsteigums. Tad vēl viena privilēģija vai balva varētu būt labākie skolnieki, varbūt asistenti skolotājiem, vai arī iespēja izvēlēties spēli vai filmu vai dziesmu, ko kopā visiem klausīties, skatīties vai darīt. Bet protams, jums jāsaprot, ka šīs balvas samazinās jūsu mācību stundas laiku, bet es gribu teikt, ka varbūt, ka bērni vairāk iemācīsies 20 labas uzvedības minūtē nekā 30 sliktas uzvedības minūtē, un ka tās 10 minūtes jūs varat atlicināt balvai. Vēl identificējiet sekas, kas tad notiks, ja noteikumiem neklausīs, vai ja noteikumi tiks lausti. Pirmais, jums jāuzdod sev jautājums, ētisks jautājums, vai mēs vispār stāstam par sodiem, pieņemot, ka uzreiz pieņemot, ka skolniekam ļoti nepatīk, ka tas ir pazemojoši, ka tevi sodīs. Kaut gan ļoti daudziem vārdisks nosodījums neko nenozīmē. Jā, mūsu vecumā mums nepatīk vārdisks nosodījums, bet noteiktā vecumā tīņiem mutisks nosodījums nav nekas slikts. Man ir tāda vara, ka es varu tevi nokaitināt, un tā var būt labāk tad arī sodu vai negatīvos sekas neparedzēt. Atkal jānosaka, cik garas vai cik daudz negatīvas rīcības vajag, lai tās tiktu sodīta. Atkal, vai sodīs individu slikto uzvedību,
vai arī privilege. Visu klasi. Un kādas tad varētu būt šīs sekas? Nu, tas, ka iepriekš minētās balvas netiks piešķirtas. Nu, vēl viena svarīga lieta, ka tad, kad jūs vienojaties ar skolniekiem, kādi būs tie noteikumi un kādas būs sekas pozitīvās un negatīvās, jūs konsekventi to ievērojat. Ne tikai vienreiz pa pirmdienām, vai tad, kad visi labi jūtās, vai maijā, tā kā jau pavasaris nāk, konsekventi ievērojat ilgā laikā šos noteikumus. As league and our group teaches, everything can be played in the game Līdzīgi jau kā modality. līga teica, tad visu var izspēlēt. Man teica, ka šī ir populāra spēle Latvijā. Ričuraču. Ritsuratsu. Well, you can play, you know, being silent and appropriate by using To var spēlēt Ritsuratsu klusumā. and up and Un atbilstoši noteikumiem, bet noteikti ir arī citas I iespējas. suggest you to, if you have time and you Ja have jums ir energy for laiks reading, un enerģija there is a lot of lasīšanai, literature about this ir good daudz behavior game. literatūras It's a- par it's a šo classroom labās management, uzvedības implemented by spēli. teacher Tā ir and klases teachers, and it's pārvaldība, quite vadība, evidence-based ko on its īstenos skolotājs. Un And then šeit the ir last arī step, labi analizēta efektivitāte cannot šiem leave without pasākumiem. Es jau nevaru doties projām, nepasakot, ka skolotāja darbs ir ļoti and sarežģīts. often not enough Un ļoti recognized bieži by our tas society in many nav ways. pietiekami novērtēts dažādos veidos, But it is very, very important that bet ir ļoti you svarīgi, establish a ka good relationship with jūs your students. veidojat labas attiecības ar And you're skolēniem, not perceived as a un jūs netiekat equal of the uztverts police. kā kaut kas And, līdzīgs policistam, By showing enthusiasm and interest towards them, izrādot by entuziasmu, providing different ieinteresētību, teaching modality and materials, by having fun, nodrošinot dažādus mācību by having materiālus not only un sorts of less preferred activities. rīkojoties tā, lai jūs nebūtu tikai tas, kas uzdod nepatīkamus darbus, izrādīt līdzcietību, nodrošinot izvēles brīvību. Special intervention that they will. Un ja jūs to visu darīsiet, tad nekas speciāls jādara nebūs papildus. Viņi jau būs ļoti motivēti, viņi jau klausīsies, mācīsies no jums, un viņiem patiks ar jums strādāt. Protams, tam ir vajadzīgs daudz enerģijas, reizēm tas nav viegli, bet mūsu profesijā tā ir prioritāte. Paldies! Good. Paldies, Lorenzo! Bija ļoti interesanta prezentācija un arī paldies par tavu pozitīvismu.